5. sērija. Tā, tie tavi firmas salāti drīz būs gatavi. Jā, tūlīt, vēl tikai dirlītes, un tad viss kārtībā. Tas ko tas ūdens tur nevārās? Tā, tad tu man tās 4 maizītes dos, jā? Jā. Bet Alnīte no tevis pienāks salāti, un tad vēl tās 2 olas, vai ne? Jā. Tā, lūdzu, ņem tās salātiņas. Ko tā kafija atzīsīs? Tā. Šefpavārkungs. Jā. Vai es drīkst ar jums tā parunāties nedaudz? Protams. Es jau saprotu, katram jau var būt savas metodas olu vārīšanai. Bet, es te kaut ko nesaprotu. Kas tur ko nesaprast? Olas ir jāliek vārīties augstā sāls ūdenī, tad tās neplaisā. Un ja tu gribi, lai tavs Roberts būtu apmierināts ar brokastīm, tad tev tas ir jāņem vērā, Ilzīte. Labi, vai es drīkst dot kādu padomu? Protams, virspavāri jaunkundz. Lai Viktorija būtu apmierināta ar tavām brokastīm, tev arī kaut kas ir jāņem vērā, Alnīt. Pirms olu vārīšanas ir jāizdedzina gāze, šefpavārkungs. Sveicināti! Labdien! Leo kapitāns. Leonīd! Ja jūs nebūtu pateicis, cik es būtu domājis, ka ieradies nodokļu inspektors. Jā, tas gan ir pārsteigums. Es ceru, ka patīkams. Vai Hugo jau pie dzīvības? Ko? Vai tu viņš atkal sasirdzis, ko? Nē, es domāju, vai ir jau piecēlies. Nav vēl manīts. Ne? Kaut kas traks. Hugo! Kas ir? Ko vajag? Kas ir ko? Tev viss kārtībā? Kas kārtībā? Ko tu esi aizmirsis? Ko te? Man tagad šodien naktī īrnieki mosties. Ko? Jā. Tā. Tā beidzot mēs esam mājās. Gan tu man švakpulveris palicies, bet nevarējām vismaz līdz launaga laikam tur pagožēties. Būtu varbūt uz Rīgu arī kādu sapalu atveduši. Šis te Rīgā darīs. Pannas gožēsies kreiduma mērķītē. Tu zini, ka es gauži gribas. Stabiņu tautu dēlu gaidīdām ar rozi. Es jau sagaidījusi un 2 gabalus. Labdien, Ilzu. Un brokastis arī jau es sariktējusi, ko? Jā, kā gan citādi. 2 gabaliem, kā tas ir purināt. Paklausies, Ilzu, bet kā tu vari iedomāties, ka mēs būsim mājā jau priekšpusdienā, ko? Intuīcija, tēvs, tikai intuīcija. Vai tad viņš vēl kādu gaidām? Nē, viss kārtībā. Es tikai skatos, ka tēvs atkal krampīt nav aiztaisījis. Kā parasti. Ko tad? Labu apetīti! Paldies, meitiņa. Paldies. Grabsiet. Tā. Nekā nesaprotu. Ilzē! Kur tu esi? Ilzē! Te! Nē, labrīt. Ko tu tur dari? Tupu. Aizver durvis. Un ilgi taisies tur tupēt, ko? Nē, tie cilvēki, laikam man ir mānījuši, sakot, ka tu esi baigi drosmīgais. Lien ārā. Es nevaru, es esmu plīks, un kur tā es mīdīšu? Vai? Man smiekli nenāk. Ko tad es varēju darīt? Kad viņi piebrauca to aizvēsturisko blakus vai pie paša loga, ko tad man vajadzēja gultā palikt? Kur ir tavas drēbītes? Istabā, protams. Ka nesanāk kāds ziep. Ko tu rauj?
rausties? Ko tu rausties? Viktorija ar Alni tūliņ brauc projām. Ārčīs droši vien vēl zvejo. Jā, bet saimniece. Nu, taču saimniece kapos. Ko? Nu, ko? Viņi savu Valtrēnu aizbrauc kapus apkopt. Mājā būs tikai vēlā pēcpusdienā. Nu, taču saprot, izdevīgāk brīdi mūsu šellē neatrast. Nu, ka man jātēloties narkomāns. Tu zini, laikam tomēr nē. Paldies Dievam. Nu, ja narkomāni tad kārnāk. Tu vēls, žēl, ka Gvido nav viņš būtu tā kā radīts. Jā. Zini, kas tu būsi? Tu būsi saimnieces dēliņš. Nu, vai tikai tādam zināmām nosliecēm un novirzēm. Kādām? Tu izdomā pats. Beigās, par ko es tev maksāju 5 latus? 7 knīpstanga. Nu, ženocīti. Redzi, kāds tavam tētikam smogs krekls. Nu, pašam jau arī nav nekādas vainas. Saki? Kā tad? Vai tad kāds brīnums, ka tu tām sievietēm patīc? Kādām sievietēm? Nu, tad patīk tev tas krekls. Nu, protams. Un citas sievietes mani nemaz neinteresē. Nemaz. Neviena pati. Labi. Šodien mūsu kāzu jubilejā es būšu pilnīgi atklāts. Es to vairs nevaru slēpt. Alnīt. Viki, es vairs nevaru tevi mānīt. Varbūt nevajag. Nē. Vikiņa taisnībai ir jābūt. Vēl nesen es mīlēju tikai tevi vienu. Bet tagad kaut kas ir mainījies, vai ne tā? Tā gan, sieviņa. Jau vairākus mēnešus es mīlu vēl arī kādu citu. Tā. Labi. Kas viņi ir? Es viņu pazīstu. Protams. Ja es domāju, tā ir viņa. Es ceru, ka tu pārāk greizsirdīgi neesi. Tu man vēl prasi. Viss. Es šodien pat paņemšu savu meitu un mēs brauksim projām. Viki, šodien kāzu jubilejā jūs abas mani atstājat, un tad jau man nebūs vairs nevienas, ko mīlēt. Alni! Nāc, nu. Tu nav te neviena, nu redzi, nu. Es jūtos, ka tādā stubā detektīvu filmā. Robi, uz kurieni? Ej, labāk paslēpies pie saimnieces. Tu kaut ko labāk nevari izdomāt. Viņi taču trieku dabūs. Nu, nav tur neviena. Ženī taču aizbrauc uz kapiem. Nu, ej! Jūs nepamet mani vienu. Sveiki, tautieši! Ārprāts! Tā orķestris, kur ziedu vītnes, ko? Ingrīda! Sveika, Ilzīte! Nu, čau! Ārprāts! Nu, bet kāpēc tik pēkšņi? Tad, pēkšņi, es taču vakar Zigim zvanīju un teicu, ka šorīt būšu. Kāpēc tu man nekā tādu neteici? Es taču tev nemaz neesmu runājusi. Kā tad nu nerunāji gan? Ar mani runāja Riki Migelu vēl pasaukt. Tikai balss tev gan bija tāda aizsmakus vakar. Nu, bija tā. Tas vēl neesi pamodusies. Nu, kur mamma? Tev tur sagaida tāds mazs pārsteigums. Tu taču nav neviena, tikai loks vaļā. Bet tas būtu tas pārsteigums? Jā. Caurvējš. Nu, Robi.
Nu, tu mani padarīsi traku. Čau, māsas. Zigi! Es zinu, ka es atkal esmu nokavējies, bet man ir pamatots iemesls. Kāds? Mūsu Migels ir pazudis. Apsveicu tevi mūsu kāzu jubilejā. Pa kuru laiku? Nu, ja kādu mīlu, laiku jau var atrast vienmēr. Nu, tais vaļā. Kas tur ir? Nu, tur ir tāds maziņš mutautiņš. Es domāju, ka tu raudāsi. Nu tā, mēs esam klāt. Jā, māja, tīri glīta un tik daudz zaļumu visapkārt. Tur tai stūrītī mēs varēsim pasēdēt. Nē, kundze, tur jūs nevarēsiet pasēdēt. Tas ir privātīpašums. Un bez tam tajos rožkrūmos ir ērces. Tu dzirdēji, Augusta? Jā, diez, kas nav. Jā, jūs pasēdiet pagaidām te uz šī te soliņa. Es aiziešu pārbaudīt, vai mums ir viss tur tā kā runāts. Ja, bet vai tai stūrī tās ērces nav? Tur ērču nav, es pārbaudīju. Klientu intereses man ir svētas. Atvainojiet. Piedodiet, atvainojiet. Tu redzēji, Augusta? Jā. Nu, kam te atkal naginējies, ko? Jūs klauvējat? Nē. Un ko tad jūs te stāvat? Mums lika pasēdēt, pagaidīt. Nu, tad ejiet un sēdīt. Ir nu gan cilvēki. Tu dzirdēji, Augusta? Jā. Diez, kas nav. Hugo, mēs esam klāt. Ei! Hugo! Esmu gatavs. Nu, kā ir? Brībā! Tu esi ģēnijs. Nu, protams, es taču neņemšu no tevis par velti 10 latus. 7, Hugo, 7. Klausies, nu, būtu labi, ja tu mūs sagaidītu tur jau koridorā. Tiks darīts. Jā, un es zvanīšu 3 reizes. Jā, sapratu. Gaidi. Jā. Pagaid. Nu, klausies, bet vai mēs nenošaujam pa greizu? Kā tu to domā? Nu, ja es pēkšņi šiem iepatīkos, ko tad? Par to tu var būt pilnīgi drošs. Jā? Ka tu neiepatiksies, nē. Tu zini, ja es tev šitādu tumsā satiktu, man būtu pilns biks. Jā. Tad es koridorā izslēgšu gaismu. Jā. Ok. Aiet. Tas tev vienam pašam ienāca prātā? Nu, ko tu? Vai tad es viens pats varētu kaut ko tādu izdomāt? Tev kāds palīdzēja, kas? Nu, uzmini. Valērija. Nē. Nē? Nu, tad es nezinu. Es pajautāju mūsu mazajai ženijai. Kas mūsu Vikiņai vislabāk patīk? Ko tu saki? Nu, un ko tad mūsu mazulīte tev pateica? Mūsu mazulīte man pateica, ja dāvana nāk no sirds, tad tā mammai patiks. Tu redzi, kāda mums ir gudra meita. Protams, tas taču viņai iedzimts. Nu, tad iesim apskatīt to istabiņu, ja jums nav iebildumu. Nu, būs jau labāk, ja jūs mums uzreiz rādīsiet tos nākamos variantus. Kāpēc tā ne? Man viss ir sagatavots tur, iekšpusē. Man liekas, ka mēs te ārā esam pietiekami daudz redzējuši. Un dzirdējuši.
Nevar būt. Man viss ir sagatavots tur iekšpusē. Jūs taču neteiksiet, ka es par velti esmu centies. Es jūs gribu iepazīstināt ar potenciālajiem kaimiņiem. Aha, mēs jau vienu tādu redzējām ar basām kājām un aptītu galvu. Un otru dzirdējām ārkārtīgi nesimpātisks tips. Pagaidiet, ko jūs te man gribat iestāstīt? Jūs te neko uz soliņa sētā nevarējāt ne redzēt, ne dzirdēt. Tur iekšā, nu tur gan jūs dzirdēsiet un redzēsiet. Ko tad? Nu, cik tur ir jauki. Es gribēju teikt, jā, jauki. Domājat, mēs nesaprotam jūsu politiku. Mēs ļoti labi saprotam jūsu vēlmi iesmugulēt mums šo te istabiņu. Jā. Bet mēs neesam vakarējie. Jā, it kā mēs nezinātu, ka jums padomāju, arī ir kāds labāks variants. Protams. Tikai tas būs dārgāks. Pār 10 latiem te nu gan nebūtu nekādas nozīmes, cienītais. Jā? Nu tad uz priekšu, mani mīļie! Kaut kas traks. Robi, kur tu esi? Čau, māsīca. Brālēn, tu neredzēji? Tu neesi redzējis te tādu baltu putniņu? Tu domā pingvīnu, ja? Jā. Basām kājām. Nu, cik man zināms, tie dzīvnieki parasti mīl vēsumu. Varbūt apskaties leduskapī. Pagaidi, Ilzīt, nopietni. Klausies, mums tiešām viens ir pazudis. Migels. Ienāc pie mammas, ja? Tūlīt. Paldies par brokastīm, Jankuns. Vīgi fainas. Ņemiet par labu. Tos traukus tēt ieliec izlietnē. Es pēc tam nomazgāšu. Nu, tik daudz jau, laikam es pats varēšu. Labi. Nu, tad beidzot. Kur tu biji ielīdis? Tu labāk nejautā. Es jau tev vakardien teicu, ka labāk brauksim pie manis. Labāk palīdz man apģērties. Prātā nenāk. Tu man tāds patīc. Plikiņš un silts. Tu tiešām esi traka. Un ja nu atnāk tavs tēvs? Neuztraucies. Mākslinieks mazgā traukus. Uz redzēšanos, Arčī! Jā, Mēs laižam prom. Pasveicin Ženiju un visus pārējos. tiks izdarīts, Ziemeļnieku kundze. Es tev roku nekādu nevaru paspiest. Es mazliet ar traukiem ņemos, bet buķu uz vaigu gan es varu iedot. Tālāk nodod Alnim. Paldies, Artur. Es to nodošu tālāk mazajai Ženijai. Obligāti. Artur, ja tu zinātu, kā es jūs visus tomēr mīlu. Neliec vecam vīram bimbāt. Jā, šodien mums visiem tāda dīvaina diena. Laikam būs lietus. Un ja pēc lietus debesīs būs varavīksne, tad ziniet, ka tā jums nav mums. No ziemeļniekiem. Lai jums labi klāt. Nu, traks var baigt. Nu, kāds manai atbraukšanai sakars ar Miguelu pazušanu? Nu kā, vistiešākais. Un citādi nebūs, ka te ir iejaukts mūsu Hugo. Par tavu atbraukšanu zināja tikai es un viņš. Ko tu pat mammai nepateici? Nu kā, es gribēju, lai būtu pārsteigums. Hans, kur tā Ilze ir palikusi? Es esmu. Nu, atradu savu balto putniņu. Jā, atradu, samīļoju un palaidu. Ja tu domā, ka es kaut ko sapratu, tad tu dikti maldies. Labi, liksim malā tagad ornitoloģiju. Klausies, ko tu tur teici? Es esmu tev zvanījusi. Jā. Kad? Vakar.
Vakar tu zvanīji un runāji ar mani un ar Migelu. Kādas muļķības? Es runāju tikai ar Zigi. Pagaid, meitenes, es ceru, ka jūs saprotat, ka taisnība var būt tikai vienai no jums, ja? Bet kurai? Varbūt tas ir Migels. Začīši, pazūdiet. Ja 3 reizes zvana, tad tas ir man. Man trūkst vārdu. Jo labāk. Kam netīk heavy metāls, tam iznākums būs letāls. Vai tad tik traki būs, draugi? Jūs jau klāt? Nē, par to lietu nekā es nezinu, nekā.